Trūcīgas personas status Ikšķeles novadā uz doto brīdi piešķirts te 400 sociālā dienesta klientu. Arī lielākā daļa pašvaldības dienas centra apmeklētāji nāk no krīzes skartajām ģimenēm, norāda centra vadība. Lai palīdzētu trūkumā nonākušajiem, Ikšķelē top jauna sociāla atbalsta programma Atvērtā sirds. Viens no labdarības veidiem, protams, ir palīdzēt cilvēkiem, kas ir nonākuši krīzes situācijā, jo bieži vien viņiem mājās nav ko ēst, teiksim, kā ir, vai arī nav iespējas apmaksāt komunālos pakalpojumus un vienlaicīgi nodrošināt tādu pienācīgu dzīvi visiem ģimenes locekļiem. Viens no labdarības akcijas virzieniem būs palīdzēt ģimenēm tikt galā ar ikdienas problēmām, kas saistītas ar iztikšanu, piedāvājot iespējas saņemt ar Latvijas Samariešu apvienības atbalstu sagādātās pārtikas pakas. Jāņem vērā, ka palīdzība tiks sniegta tikai tiem cilvēkiem, kuri aktīvi domā par savas dzīves vides uzlabošanu, nevis vienkārši saņem sociālo palīdzību. Līdzdarbojoties, mēs savukārt sniegsim viņam atbalstu, gan šo nelielu atbalstu, kā es minēju, pārtikas paku izskatā, gan atbalstu informatīvā veidā, izglītojot viņu arī, palīdzot viņam tikt galā ar ikdienas problēmām un pilnveidot tās savas prasmes un iemaņas, kuras viņiem šobrīd pietrūkst, kā arī palīdzēt pusgadu laikā apmēram viņam sameklēt atbilstošu darbu. Ikšķeles dienas centrs pateicību izsaka visiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kas līdz šim palīdzīgu roku snieguši centra nodarbībām nepieciešamo materiālu sagādāšanā. Noderētu praktiski jebkurš materiāls, kurš paliek pāri ražošanas procesā, piemēram, kartons, kas tiek izmantots floristikas un citās radošajās nodarbībās, aicina centra vadītāja. Zanta Treško, Ogres televīzija.